Čau, čau, mana grupa. Visu laiku gribu noķert momentu, ierakstīt pie dienas gaismas video, lai mani vispār var redzēt, bet nekādīgi ne tāds. Tā diena ir tās pāris stundas, tas gaišums tik ātri pazūd, kad atkal pienāk tumsa, un tāpēc es nolēmu vienalga rakstīšu pa tumsu. Pateikt to, ko es gribu pateikt. Lūk, meitenes, jā. Mēs šeit grupā esam absolūti ļoti dažādas. Jā, ir dažādas, dažādiem mērķiem, un par dažām man vispār nav ne jausmas kādi, kur ir mērķi, cilvēks ir klusē vienkārši, jā. Sākotnēji, kāds bija mans jums aicinājums? Es teicu, ka es eju mācīties neirokočingu, un es gribu šo te atbalsta grupu, kam arī interesanti šie visi jautājumi. Pirmām kārtām smadzeņu veselība, jā, tātad stress, miegs, ko ēst, un arī kā saprast analīzes un tā tālāk. Ja? Šis viss absolūti šajos mēnešos tātad tās tēmas arī ir bijušas man. Bet es biju iedomājusies, ka mums tā komunikācija būs nedaudz savādāk. Es biju iedomājusies, es nezinu, ko jūs bijāt iedomājušies, ja? Jo man bija arī tā, kad bija grūti tā noformulēt 100%, kā es redzu to mūsu komunikāciju, jo man bija tikai, teiksim, tas plāns, kā viņi plāno mums tās apmācības dot. Un tas plāns de facto, ja, ir tur izmainījies un pamainījies, un daudz, kas mums ir savādāk, tieši vismaz tajā secībā, kas būs 1., 2., 3. mēnesis un tā tālāk. Tas arī fakts ir, jā. Un man nebija nejausmas, kā viņi dos materiālu un kā tas viss skatīsies. Jo pēc 1. mēnesis tur bija pavisam vienkārši, jā, tur ir smadzeņu uzbūve un tā tālāk. Tas, kas jums praktiski tā kā nav nepieciešams, jā. Bet nākošais variants, es domāju, ka mēs varēsim strādāt grupā. Es arī sagaidīju, ka jūs arī gribēsiet tā kā grupā strādāt, jo grupā ir interesantāk, bet de facto izvērtās tā, kā viena daļa cilvēku vispār noslēpās. Noslēpās. Es nezinu, vai jūs lasiet šeit, vai jūs kaut ko skatieties, man nav nejausmas, jā. Tāpēc, ka nav neviena, teiksim, vārda, komentāros, neviena jautājuma, es tiešām nezinu, es tur neko izdarīt nevaru, jā. Jums ir visas iespējas, jo pēc tam, kad viss sākās, jā, bija skaidrs, kā, ja cilvēks grib šo te materiālu, to materiālu ņemt un pielietot sev un izmantot, jā, tad ir nepieciešams arī individuāls darbs. Es individuālu darbu arī piedāvāju, jā, izmantoju tātad Zane, Sigita un Inese. Ja? Ja, kas man vēl? Anete iesāka, bet Anete man pazuda. Tur mēs netikām ar konsultāciju līdz galam. Bet, tā, ja? Pārējiem arī bija šī iespēja, jo meitenes, pareizi, Aija savāsti, Aija, es zinu, ka viņa skatās, Aija, kad mums bija Zooms, tad Aija arī izstāstīja, ko viņa, teiksim, ko priekš sevi skatās un ir paņēmusi, jā, un arī tos testus ir izpildījusi un saņēmusi atbildes. Ko es gribu teikt? Ja mēs kaut ko gribam savā dzīvē, savā pašsajūtā uzlabot vai gribam tikt ar to skaidrībā, saprast, ko mums vajadzētu pamainīt ēšanā vai vēl kaut ko,
Mums ir nepieciešams saprast, kas ar mums notiek šobrīd, ko mēs šobrīd darām, kāds ir mūsu tas dzīvesveids, ja? Un nav cita varianta. Nav cita varianta. Vispār nav. Kā vienkārši ņemt un uzrakstīt to savu ēšanas un dzīvesveida dienas grāmatu, un ar 3 dienām tas nekas nebūs. Nu, ideālā veidā tas ir vispār 2 nedēļas, 14 dienas, bet nu vismaz 5 dienas vajag pierakstīt visu, tātad kā es gulēju, kā es pamodos, kāds man garastāvoklis, kāda man enerģija, ko es ēdu, ko es dzēru, kā es gāju uz toleti, cik es staigāju un kāds man dienas laikā bija, kas man besīja, vai man tieši otrādāk, viss labi bija un tā tālāk. Jums tas ir vismaz pašām priekš sevis jāizdara, jo jūs nekad nevarēsiet ne notievēt, ne uzrisnēt, neko, kuram vajag, ja jūs neziniet, kas ar jums šobrīd notiek. Un tur ir vajadzīgs tieši tas, kas reāli notiek. Nevis tā, kā būtu pareizi, bet tā, kā reāli. Cikos es eju, es zinu, ka būtu pareizi iet gulēt 10, bet es eju gulēt 2, tā tad es rakstu, ka es eju gulēt 2, Ja es zinu, ka ir jāizdzer 2 litri ūdens, bet es pa faktu izdzeru 2 glāzes, tā tad es arī pierakstu 2 glāzes, un tad 2 glāzes, un cik tas ir mililitri, Šis ir obligātais variants, Un es nezinu, varbūt kāds no manis nezinu, ko gaida, bet ja man nav šis te pats pirmais, es jums vispār nekā nevaru palīdzēt. Es nezinu, kas ar jums notiek. Un jūs pašas sev arī īstenībā neko nevarat palīdzēt, jo tas, ka jūs noklausaties kaut kādu informāciju jaunu, jums ir jauna informācija, bet tas neko nemainīs jūsu dzīvē, pilnīgi neko. Jo pirmais variants ir saprast, kas notiek. Tad, kad tu to visu pieraksti, tad tu uzreiz redzi, kur tev ir, kur tev iet tie sneki, ko nevajadzētu ēst, vai kur tev ir pārāk lieli pārtraukumi, no vienas sēdam reizes līdz otrai. Tas viss ļoti labi parāda, kāpēc ir tas un kā tas ir saistīts savā starpā. Un izejot no tā, tad arī var saprast, var saprast, ko mums vajag izmainīt, kurš ēšanas plāns, Un, piemēram, kandidas testu izejot, ja ir tas kandidas tests, es neiesaku sākt ar, piemēram, ar kandidas to plānu, Tas ir ļoti, ļoti stingri ierobežojošs ēšanas plāns. Un ne katrs var ar viņu sākt, man tāpēc viņš nav ielikts brīvā pieejā. Tieši tāpēc, ka man šeit ir cilvēki, kas vienkārši klusē, es nezinu, ko viņi skatās, kas ir prātā. Es nezinu, kā cilvēki var šo te plānu izmantot. Man ir bail, ka kāds sataisīs ziepes un viņam paliks slikti. Bet to kandidas ēšanas plānu var no manis dabūt. Man viņš ir, es viņu iedošu individuāli, Ja jūs man individuāli paprasīsieties, ar jums individuāli apkrināšos, un es sapratīšu, ko jūs ar viņu gribat darīt. Vienmēr, Tas vēl, Un tad tās meitenes, ar kurām mēs esam, ir bijuši šī te konsultācija, un tā tālāk, kas ir rakstījuši šo ēšanas plānu. Un mēs nonācām pie tā, ko mums tagad vajadzētu darīt. Bet pēc tam tālāk, es nezinu, ko jūs darat, es nezinu, kā jūs tur guļat, kā jums tur sāp, nesāp, kas notiek. Jums ir man jāraksta. Jums, mīļās, man ir jāraksta. Ja jūs man rakstat, vislabāk tas ir, teiksim, kopējā čatā. Ja ir kaut kas tāds, ko jūs negribat rakstīt kopējā čatā, tā kā jūs negribat, lai visi zina, jūs variet uzrakstīt tos, kur mums ir katram savs individuālais tas Telegram čats, kur mēs rakstījām to
to ēšanas dienas grāmatu, jā. Uzrakstiet to. Es telegramā visus čatus katru dienu pārbaudu, jā. Es jums atbildēšu. Un tad, ja jums ir arī kaut kāds konkrēts, ko jūs gribat zināt, jā, tos jautājumus vajag rakstīt čatā. Tad izejot no tā, es varu sagatavot, iedot kaut kādu jaunu tēmu. Bet ja man nav nekādu jautājumu, ja es neko nezinu, kas ar jums notiek, es nezinu, jūs kaut ko darat, kā jums iet, tad es vienkārši pati no sava prāta, tas, kas man ir interesanti, to es jums iedodu. Es jums iedevu par stresu, es jums iedevu tos gadžetus, stresa gadžetus. Kāpēc? Tāpēc, kā Sigita uzrakstīja, ka viņa gaida tos stresa risinājumus, jā. Un tad es paskatījos to visu Gostrieto lekciju dienas garumā, un es sapratu, ka es viņu nevaru atstāstīt. Es viņu nevaru atstāstīt, tāpēc, ka es nevienu no tiem gadžetiem vispār neesmu rokā turējis, es nezinu, kā viņi strādā, jā. Un tad es domāju, kā es varētu jums iedot to materiālu. Godīgi sakot, iznāk, ka es nozagu. Es nozagu un es iedevu jums. Kaut gan es nejūtos, ka es būtu nozagusi. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir GET kursā šīs lekcijas ieraksti, un tur nav iespējams ar šiem te video dalīties, jā, kas attiecās uz prezentācijām un visiem pārējiem PDF materiāliem. Tos var lejuplādēt, jā, un ar tiem var padalīties, ar video nevar. No tāda sistēma GET kursā. Varbūt, es nezinu kā. Tur nav tāda opcija, ka es viņu varētu lejuplādēt, saglabāt un tā tālāk. Tāpēc es uztaisīju skrīna ierakstu, jā, vienkārši ņēmu ierakstīju, jo mums jau arī ir tā, kad priekš tā jau mēs arī mācāmies, lai mēs dalītos ar cilvēkiem, jā. Kāda starpība ir, vai es tagad izkonspektēšu, jā, un jums to atreferēšu, vai jūs vienkārši paklausīsieties Gostrija dzīvā izpildījumā. Tāpēc es pieņemu tādu lēmumu. Varbūt tas nav godīgi, bet es uzskatu, ka tas ir godīgi šajā gadījumā. Jo es viņu nekur netiražēju, es viņu nekur sociālajos tīklos nelieku un tā tālāk. Tas ir man šeit tīri grupā. Tāpēc man ir arī lūgums, jā. Man tur ir tie daži video, ko es esmu ielikusi, kad viņus nevar šērot tieši telegramā, bet citi ir, kas man ir YouTube links. Man ir lūgums ar šo te YouTube linku nedalīties ne ar vienu, jā, nešērot viņu nekur. Tas man tiešām ir tāds lūgums. Ja jūs vienkārši viņu atveriet, noklausieties, jā, bet nedodiet citiem cilvēkiem šos linkus, nedalieties. Tāpēc tas ieraksti ir tādi, kādi viņi ir, un tad tieši tādā pašā veidā es izdomāju, ka es ātrāk varu iedot jums noklausīties oriģinālā. Jūs teicāt, ka ok, skaņa ir ok, ka var saprast, jā. Iedot arī par miegu, jā, un tagad par asins analīzēm es esmu jums tur iedevusi. Un vēl man ir daži video ierakstīti, tāpēc man ir tāds priekšlikums, jā, ka pirmām kārtām tagad nākošais ir, kas ir par analīzēm, jā. Jo Sigita prasīja, es varu apskatīties viņas analīzes, kur Zane teica, ka viņai ir interesanti, vēsme ir interesanti. Zanei es zinu, ka viņai ir analīzes, viņas iepriekšējās, jā. Jums interesanti šo te tēmu ir skatīties nevis vispār. Vispār jūs varat noklausīties, jā, tos trīs video. Vēl kas ir, es viņus ierakstot, es viņus uzliku uz pātrinājumu, lai tas process ir ātrāk. Ja jums tas ir par ātru, jūs skatoties YouTube'ā,
jūs variet tur augšā ir tas tāds zobratiņš, uz to uzklikšķinot, jūs varat izvēlēties uzlikt lēnāk. Ja jums viņš skanēs lēnāk, ja jums ir pātru. Tā kā nav problēma. Tātad noklausīties, apskatīties tās prezentācijas, kas attiecās papētīt par tiem visiem analīzēm, ja? Tur tās prezentācijas ir pagaras. Ir ko papētīt. Un pēc tam mums vajag sanākt Zoomā, ja jūs neiebilst, tad man būtu interesanti savākt Zoomā visus, kam interesē. Un katram būtu vajadzīgs ar savām analīzēm nākt, tad mums ir de facto, mums ir konkrētas analīzes un konkrēti mēs varam šos ciparus skatīties un salīdzināt, ko mēs tur redzam. Un tas būtu vērtīgi, jo mana jau tā doma ir tāda, nevis tas, ka es jums pasaku priekšā, ko jums darīt, bet mana doma ir tāda, lai jūs iemācaties paši redzēt un saprast, kas ar jums notiek, kas notiek jūsu analīzēs, kas notiek jūsu šķīvikā, ja es jūtos tā, kas ar mani notiek un ko man, vai tu saliec cēloni ar tām sekām kopā, ja? Ja man sāp galva, es varu saprast, kāpēc man tā galva sāp. Ja man tagad nenāk miegs, kas man ir? Varbūt es ne to apēdu, varbūt tās man tur trūkst labās baktērijas, varbūt man tur trūkst magnīs, vai man tur vēl kaut kas šitais te melatonīns, tur ļoti daudz dažādas lietas var būt, kāpēc mēs naktī pamostamies, jā. Tāds bija mans mērķis. Tā kā lūk, bija sacīts to, kad ir meistara grupā līdz tātad Ziemassvētkiem, jā. Pa Ziemassvētkiem točni man būs brīvlaiks, jā, bet mēs turpinām komunicēt, jā, es grupu netaisīšu ciet, es nezinu, cik es paspēšu ielikt video, jā, ko mēs varam apspriest, bet es gaidu to arī feedbacku no jums, kāda tēma ir aktuāla, un arī tas, kas jums šobrīd, teiksim, notiek, jā, dot man to feedbacku, kas ir konkrēti, teiksim, par Inesi, jā, man ir jautājums, cik tālu tu esi tikusi ar savu žulti, jā. Te bija arī, jā, tāds strīdiņš. Inesei vienlaicīgi divas vainas, insulīna rezistence un žults attece, jā, priekš žults vajag tātad biežu ēšanu, 5-6 reizes, jā, lai tā žults atdalītos. Priekš insulīna rezistences nedrīkstēt bieži, jā, un tagad ir kas primāri ir žults. Primāri mums ir jādabū, lai šis te strādā. Insulīns būs pēc tam. Es nezinu, vai Inese tam piekāpās vai nepiekāpās, vai jā, tad man nav nekāda feedbacka, jā. Neviens neko man nav teicis, kā iet. Jo tad, kad mēs dabūjam to vēšanu vismaz 5 reizes, jā, un ka tā žults mums strādā atdalās, ka mums vairāk tur nav nekādas spazmas, sāpes, vēl kaut ko, mēs varam likt klāt kaut ko, kas mums stimulēs to žults atdalīšanos, jā, ja mums viņi ir. Bet kamēr mums nav 5 reizes ēšana, mēs nedrīkstam likt neko klāt. Vienkārši nedrīkstam. Tad būs vispār slimnīca. Es gribu, lai jūs šo saprotat tādu lietu. Tā kā jautājiet, ko jūs jautāsiet, par to būs arī webinārs. Nezinu, vai jūs šodien paskatījāties, jā? Tāpēc man uzrakstiet lūdzu, kurš ir par tām analīzēm paskatījies, kurš grib tai Zoomā tiešraidē piedalīties. Un kurā vakarā mēs varam to visu uztaisīt. Jā, manas pēc mēs varam arī rītvakar. Ja jūs esat gatavs. Rītvakar
Ja Zane grib piedalīties, tad ir jāsaka 9, no 9 līdz 10, vat 1 stundu. Man ir jāprasa, vai Sigita neaizmigs, vai Vēsma var pieslēgties, un vai Zane var pieslēgties. Jā, tā kā dodiet man kaut kādu feedback atpakaļ, lai es zinu, ko man darīt, jo man tas, ko es jums dodu vai nedodu, tas ir atkarīgs no jums. Ko jūs man prasāt, to es jums dodu. Jēga man ir kaut ko dot, jā, kad man, es nezinu, vai to kādam vajag. Jā, tas tādā veidā nestrādā. Jā, tā kā es gaidu no jums kādu ziņu, ko mēs darām tagad pirmām kārtām ar laboratoriju, ar analīzēm. Kad mēs viņas ejam pētīt. Vai jūs esat jau ready? Un saku visiem čau, čau. Mūs saraksti.